Šodien apskatīsimies, kā mēs ražojam mājas. Jā, mēs ražotnē arī izgatavojam karkasa mājas, moduļu mājas un dažādas konstrukcijas. Tad paskatīsimies ārsienas mezglu. Tad sāksim ar to, ka izmantojam visbiežāk zilo reģipsi, kas ir ļoti izturīgs, OSB, pārsvarā 10 mm, bet dažreiz arī biezāks. Nākošais slānis ir 5 cm siltinājums. Tas, protams, ir Paroc Ultra, 50 mm, tā ir akmensvate. Tad ir tvaika izolācija, 200 mikroni, ļoti laba tvaika izolācija. Tālāk ir karkas no brusām, kas ir 200 mm platas. Katra brusa ir ar zīmogu, augstākā kvalitāte, protams. Un tad tālāk nāk vēl siltinājums arī starp šīm brusām. Tie ir 20 cm, 2x10. Protams, izmantojam tikai Paroc Ultra vati, kas ir visdārgākā, diemžēl, bet tā ir kvalitāte. Un nākošais slānis jau ir ārpusē, fasādes pusē, ir vēja barjera. Mēs neizmantojam koku šķiedru, OSB vai kaut ko tam līdzīgi. Mēs izmantojam speciālu vēl siltinošu slāni, kas saucās Paroc Tento T. Tātad tā ir vēja aizsardzība, kas vēl papildus dod siltuma efektu. Tas ir ļoti, ļoti labs risinājums. Protams, ka Latvijas tirgu gandrīz neviens neizmanto šādu, jo tas sadārdina, bet tā ir ļoti liela kvalitāte. Tālāk nāk vēja plēve, ļoti laba, pilnīgi principā nesaplēšama. Ja? Tad nāk tālāk, nākošais slānis ir latojums, ja? Vertikālais, un šķērslatojums, horizontālais, un fasādes apdare. Šajā gadījumā tie ir vertikālie dēlīši. Kā jau minēju, tad izmantojam nevis minerālu vati, bet tikai akmens vati, Paroc ražojums, un kopējais ārsienas biezums, siltinājuma biezums, ja, ir 28 cm. Tas ir ļoti, ļoti labs siltinājuma slānis, un mājas energoefektivitāte ir ļoti augsta. Ja. Jā, un no iekšpuses paliek apdare baltā, kas var būt vai nu krāsojums, vai flīzes, un siena gatava, jā. Protams, tik labas sienas Latvijā neviens praktiski neražo. Droši rakstiet komentāros savus jautājumus, labprāt atbildēšu. Kā arī mēs taisam tiešraides gan no objektiem, gan no ražotnes, vismaz reizi nedēļā. Profilā var izlasīt, kurās dienās mums ir. Piesakojiet, būs interesanti un noderīgi.